par ko man pasaulē drusmās Krista un es pasaulē. Par šiem vārdiem es esmu svēto visu sūtu šajā dienā lūdzu Dieva žēlastību un svētību, caur svētās jaunumus, locekļus, svētās Terēzes, Benediktus no krusta, aizlūgniecību. Bet lai būtu Dieva žēlastību cienīgi, uzsalkošo savu upuri, katrs izceļojas ar savas sirdsapziņas un nožēlos ar savus grēkus un nevainības. Pēc atzīstos visvarenajam Dievam un jums, brāļi un māsas, ka es daudz esmu grēkojis ar domām, vārdiem, darbiem un nolaidību. Mana vaina, mana vislielākā vaina. Tāpēc es lūdzu visvētāko jauno Mariju, visus eņģeļus un svētos, un jūs, brāļi un māsas, aizlūgt par mani Kungu mūsu Dievu. Lai apžēlojas kā mums ir slavētais Dievs un pievies grēku aizsargā mūžīgajā mūžībā. Amen. Kungs apžēlojies Amen.
Lasījums no dziesmu dziesmas. Ieliec mani kā zīmolu pie savas sirds, kā zīmolu savu plecā, jo mīlestība ir vairāk kā nāve, bet greizsirdība nežēlīga kā elpa, tās liesmas, uguns liesmas, dievišķas liesmas. Liela ūdeņa nespektizēs mīlestību, nec upes to noslāpē. Ja cilvēks dod par mīlestību visu savu labu vairākumu, par viņu pasmīsies kā par neko. Tas ir Dieva vārds.
pārsteigums par jums visiem, jūs tādā kopā steigtā, esat gatavi pārvarēt grūtības un doties ceļā, un cerīgi varat sasniegt, lai viņi to mērķi, ko esat iecerējuši. Tad šodien esat krustpilī, un krustpilos tāda vārds, ar to labi sasaucās ar šīs dienas svētās svētā Benedikta, Terēze Benedikta no Krusta. Nu, dienā lieta no krustpili, ja mēs esiet, tad šis jaunais ierodas patiesībā novērtājums nedaudz maldināt, jo krustpils vārds ir daudz senāks nekā šie vienu un jauni mūli. Nu, tad krustpils pirmsākumi apjautu, kā jau vienmēr vēsturnieki strīdās, tad plus mīnus 1937. gads. Mēs atcerēsies ar vīnu, un pateicoties vīnus Krīstapam, Nikolajam, un likās, ka Nikolajam, bet tajā laikā ir pēc tādā lokālā tradīcijā Niklās. Un arī šeit tāda viens no populārākajiem vārdiem kādreiz ir bijis Niklā. Un šis bīskaps ir nolēmis tātad būvēt šeit pili. Un vēl vairāk tātad, teiksim tā, visi parasti domā par pasniedz tādu nedaudz īkolīgu vērtojumu. Bet tajā laikā iedomājies tālajos viduslaikos būvēja Krustpils Gildiņš nolēma tātad pirmo pili Latvijā, tāda rakstīts Latvijā, būvēt un nosauc to par Uguns drošo. Un kā es domāju, to nozīmē Uguns drošā pils. Tā ir būvēja pils. Tad agrāk vairāk mazākā būvniecība notika no koka lēmību, bet bīskaps Nikolais tad nolēma šeit būvēt pili un tad Uguns drošo. Vēl vairāk Krustpils tas krusta vārdā. Un visiem šķiet, ka tur kaut kas ar krustu tā īpaši saistīts, jūs ziniet, kā. Bet netik daudz brīvības nolūkos. Jo pirmais dievams no Krustpilī, teiksim, būvēja cēlā, līdz ar Krustpils pilkas bija pirmī, ko nosaucam vēl pie šķīstās rūkavis un stādās Annas godu. Vienās tur tādā krustovāts neparādās. Bet kur tad parādās tas krusts, ja ir sauc par krusta zīmes pildi? Nu, tad bīskaps, tad tika būvēt pildi, tad viņš tika būvēt no pēc galvenākajiem tehniskajiem paraugiem un tā tālāk. Un parādījās tā saucamās krusta vēlmes. Krusta vēlmes. Un līdz ar to visiem tas bija tāds brīnums un visi devās uz šo ēku, apbrīnot, kā notiek šīs pils būvniecība, kā krusta vēlmēm. Nu, ko gribu teikt, ja redzēsiet uz apgūmu, jo pacelsiet acis uz debesīm, un arī pacelsiet acis uz Dievmātes tēvu, tad vienmēr arī paceliet taušu acis uz pasaulības debesīm. Un jūs sapratīsiet, tur ir skaisti un simetriski izvietot šīs krusta vēlmes. Ja arī būsiet noseļīgi, tad arī tos, ka jūs pamanīsiet šo gaitni vai arī celus, kurās vienmēr priekšos mēs redzam tādu krusta vēlmu pārstāvu. Nu, ko gribu teikt? Un pamēģiniet šo pārstāvu nedaudz pārveidot uz uzreiz slāpus. Tādā veidā tādas nozīmē, ka gribu teikt, ka cik lielā nozīmē tomēr ir krusta. Vēl vairāk tā vārdu, ko mēs ticīgi nesam. Un lieta ir šeit, pasaulē vārdā, tad kloster vārds Terēze Benedikta no Krusta. Nu, teiksim tā. Atgādinājums mums visiem. Un īpaši tiem, kas sauc par kristiešiem. Un kā liecina tradīcija, tad šīs svētā cēlusies ne no kristības tautas, bet tā saucamās Dievu izgādātās tautas, jūdu ticības, tātad pārstāvju.
Vēl vairāk viņa sāk pievērsties tādam Kristus mācībām. Vēl vairāk kā šausmas, ko sāk piedzīvot Eiropa, ja vieni sāk pierādīt savu varu vai pareizo vai kārtību, otru atkal savu nevarību, ja tomēr netika nolēma savādāk rīkoties un labāk mēģināt izprast Kristus mācību. Viena attiecinās uz mūsdienām, iedomāties mūsdienām, pasaulē vai mūsdienām. Mēs arī tādā ēnā, sakarā Ukraina, un tikai Ukraina, tas pats arī Gazā. Liekas Eiropa, kas nes Kristus vārdu, lai Kristības šūpumus, kristietības. Liekas, tajā laikā, kad arī šī mācība nebija zināma. Un īpaši tiem, kas ir pie vārdas, lai viņi nesakot, ko viņi dara. Un tāpēc centīties dzīve mums ir atgādināts un redzēt, kā jau māksla zināt. Māksla tāda lasīt un saprast, ko tiec izlasīts, bet māksla ir dzīvot pēc Kristus vārdiem. Un eņģelis ir, kad ir pierādījums. Un iedomājieties, tā, kas nepiedara pie Kristus, viņa piedara Kristu. Viņa maina savu dzīvi. Vēl vairāk, kad viņa saprotas ar smagu un grūtu, tad viņa iemīl Kristus vārdu. Viena no viņas devīzēm ir kāda krusts teiks neāk. Es esmu sveicināts krusts manu ceļību. Vai nevajadzētu mums arī rīkoties mūsdienās kā vienībai? Pat arī smagi vai grūti un nepatīkami ļoti daudzas lietas mums nav patīkami. Bet tomēr ar Kristus spēku, ko krustu nenes malā, ņemt uz savu vecību un doties uz priekšu. Un uzvarēt kādu darītu Kristus spēkā, šīs svētā jaunā, šīs svētā mocība. Tāpēc divas lietas, kas salietošos varbūt šķietami atšķirīgos notikumus. Krustu Dievs, kas nes krustāvā, un šī svētā, kas tad pasaulīgā vārdā skatās šeit, izvēlās krustāvā, svētā Terēze, no krustu. Nu, tieši arī mums, kas nesam šo krusta vārdu, un saucam sevi par kristiešiem, ir ļoti svarīgi. Tātad nepērk no krusta, bet tātad ar krustu uzvarēt ļaunumu. Ar krustu un krusta palīdzību uzvarēt tās grūtības, kuras mums šķiet, ka būtu kāds cilvēks nepanesams, bet tomēr tās pārveidošas. Un īpaši ejot uz aktuālu sveceļā, man tikai es atbrīvoju, ka šīs sveceļa tradīcija ļoti dzīve. Tāpēc domāju, ka jauniešiem, kas atgriezās no Romas, liekas vecot 30 gados sēdēt un tā tālāk redzēt, pārvarot grūtības un Kristus spēkā, liekas šis smalkums kļūst par prieku. Tad ir dziedāt visu lokā par Alleluja, līdz tad mālis lietā. Tāpat Dievs ģimenes atgriezās no Santiago mūsu pagājušā nedēļā. Arī veselu mēnesi viņi gāja līdz svētā Jāņa Kalpietē, un arī apbrīnot karstus un vēl kaut kas un bērni vēl. Bet tomēr pārvarēja visas grūtības un atgriezušies mājās valdības stāstīt, kur bija kas tās. Tāda ir tomēr darījums. Tad iegūsim jāpārāk, tad atcerieties krustiņu un atcerieties, cik tomēr ir svarīgi šī krusta būtība. Un uzlūkot pasakas vēlos, krusta vēlos. Padomājiet paši, cik senas tās ir
piemēri lūdzu Tev žēlastību šodien caur šo svēto Evanģēliju šeit, kas mums ir kā atgādinājums par krustu, par šo zīmi, kas daudz laimīgu svētību šī diena un laimīgu sasniegt jūs iecerēto rēmu apkūru. Amen. Lūksimies. Lai jūs nosīts ar žēlastību, ka visos laikos ar ticīgiem tīks svētiem, savas dzīves laulības ir no Dievu godam. Mums visam ticīgai tagad gatavs cilvēkiem upuriem, Dievu godam cilvēku pestīšanas dēļ. Amen.
svētā vārdā. Kungs, es neesmu cienīgs, ka tu nāktu pie manis, bet saki tikai vārdu, un mana dvēsele kļūst vesela.
esi apmānāts. Kungs ir Dievs, žēlsirdīgais Dievs ir mūsu svētās Terēzes dēļas, dzīvē un nāvē, atskīdē, krusta, noslēmums, atlīdzību šajā upurī, gods spēkus, ticīgi sekot Kristu šajā pasaulē, un palīdzības kopā augurs debesīs, caur Jēzu Kristu, mūsu kungu. Dievs mums laimīgi augurs, pateicības un atmaiņas, Dievs Tēvs un Dēls un Svētais Gars. Dievs Tēvs iedod jums vienmēr Kaut cik ir saņēmuši, bet tad jāizpēst tādu katoliskās baznīcas sirds un centrus, ir jāpēc uz svētais labās sakarētas, papildināsim arī viņu un arī dosim tev tādu svētību, lai tikai kā svētās misijas, kad jūs svētāku, lai pievies spēkā, lai doties uz priekšu, vienmēr arī sasniegt. Papildināsim svētās sakarētas. Jēzus svētā sākā Svētā
Sirsnīgāko paldies, ka šis svētās visu, ko celebrēt Galvas svētus, tos nādas esam vakar pavadījuši adorācijā Jēkabas baznīcas, un Galvas baznīcas esam apmeklējuši un atgādinājuši, ka šī jubilejas baznīca var saņemt arī šīs žēlstības, piedalījums svētā visai, palūksties pāvesta nodomā, kā es mums sveicām gods vai tēvam un sīsmu, ja kāda vēl var izsaņemt cīmocības jubilejas gada, jo šī ir tāda baznīca, kas nozīmē, kā šī jubilejas gada baznīca. Jūs jau dzirdējāt, kodas ir jubilejas gada himni, mēs viņu mācāmies no galvas, mums katru dienu vairākas reizes dienā dziedāt. Ceru, ka atkal varēs no galvas visi vienā mūrību dziedāt. Tas ir skaisti, tas ir svētīgi. Paldies tiešām arī jubilejas svētā par šī uzsvērta mūsu progreses. Arī sirsnīgs sveicinu Jēkabas katedrāles kopā par šo dievības. Šodien man teikt visi pa vienu ceļu uz rīti, kad esam priecīgi un laimīgi satikties un redzam, ka svētceļu pulki apkārtēs dodas uz mūsu Latvijas garīgo sirdi, Aglūnas dievās sāklājumā. Ja jūs esat vienīgi, jo krusta vārds, tad ir ceļēt krustu, un kāds domāts Jēkabam, un šodien pagājuši svētceļiem krustu. Jūs esat vienīgi. Pēc man zināmas informācijas, tad 6 drūgas, bet jūs esat tikai iegušās divas šeit. Un parasti jau tā ir, kad dodoties uz atronu šeit, tad ir šeit krustu punktu. Un tad dodot draudz galvā šeit, dažu gadu, tad 9 sveicam drūgas iziet vārā. Iekšā un tad vajagās un aiziet. Tā prieks skatīties uz krustu, lai prieklas kāds. Priesteris teicis, ka mums atvaļus, tad esot pamācījis, ka nozīmes sastēdīja, vai otru pilnākai rokās. Neaizvis, tad ko es teicu, tad pacās acis uz augšu, tad uzkūrot senās vēlēs. Krusta vēlēs. Nu, ko gribu teikt, tad esat stīvi kā šīs krusta vēlēs, kā pārsta. Es tad sārā tos vilūcēs, tur, kas lūdzās, tad tā visi tie negaistie, un viņas ir paskatieties dažus 100 stīvas. Un krusturi, tad tās ir vairākās 780 gadus senas. Un tur brauc uz krusturi, krustos vēl apmeklēt un lokālu pasaulē un apskatīties šīs senās krusta vēlēs. Tāpēc esiet stipri un krusta vārdā cietīgi. Tāpēc arī šīs dienas svētām nedījuši tevi. Brogastis, tad garīgā aiziet bijusi, tīri praktiski jāiestiprinās, bet tad es domāju, ka jāatgriežas vienot. Ko es gribu dot šo sveicamietu zīmolu, ne tikai piekabinās sveicamietu pasas, bet katram ir sagatavota neliela grāmatība ar šo jubilejas krustu uz vienu jubilejas zīmolu. Nu, tad tajā zīmolā tāda cerīga krāsa. Tāda ir cerīga krāsa. Zaļa. Tad zaļa cerīga krāsa. Zīmols ir zaļa krāsa. Tad ir jāsaskata tur šie jubilejas simboli, bet tur ir jāsaskata Daugavas ūdeņi. Un Daugavas ūdeņos jāsaskata ir pilsētas zīmoli. Un tas ir pulsis. Lai tas pulsis tur būtu ar tā valstības picējās palvērniem. Jo zina, pulstīgās palvērnēs tās ir labāk. Jo tāda nekās tās ir domātas, ka šādi dzirdēji. Tad neesam tikai pie vārdu valstībā, arī pilnībā. Nu, tad tas Golgotha krusts un ēkļus. Jā, tad visai priekš, tad jūs esat bieži šajā jubilejas dienā. Šeit Krustpils svētās priestības baznīcā Jēkabas katedrālē. Katrs vai paņem